Esiet sveicināti Latvijas darba devēja konfederācijas digitālajā pēcpusdienā. Trešajā webinārā aplūkosim tēmu Darba drošība digitālajā laikmetā. Darba drošības interpretācija ir atkarīga no nozares un ikdienas rīkiem. Vieniem tas būs aizsargbrilles un ķivere, citam varbūt antivīrus un digitālā pratība. Jo vairāk esam saistīti ar tehnoloģijām un digitāli, jo vairāk risku parādās. Šajā webinārā runāsim par to, kāda ir digitālā laikmeta darba drošība, kā uzņēmumā identificēt riskus un uzlabot savu darbību. Pirms sākam lekcijas, tehniskā informācija. Mikrofoni visiem webināra klausītājiem ir mute režīmā un aicinām uzdot jautājumus, izmantojot sadaļu Q&A. Šajā sadaļā jautājums var atzīmēt ar like, tā mēs zināsim, kuri jautājumi uzņēmums interesē visvairāk, un tos uzdosim mūsu lektoriem uzreiz pēc viņu prezentācijām. Mūsu mērķis ir ievērot webināra laika rāmi. Ja gadījumā uz kādu no jautājumiem nepaspēsim atbildēt tiešsaistē, uzreiz pēc webināra nosūtīsim jautājumu un atbilžu apkopojumu e-pastā. Pirmā lekcija būs angļu valodā, kurai nodrošinām sinhrono tulkošanu, tāpēc klikšķiniet uz Interpretation, lai klausītos latviski. Ķersimies pie darba. Atklāt mūsu pirmo webināru aicināšu Iselīnu Osjēru no Business Europe. Viņa dalīsies ar informāciju par digitalizācijas ietekmi uz darba drošību. Iselīna, the floor is yours. Thank you so much, and everyone. It's a pleasure to be here. Labdien, priecājos būt šeit ar jums tiešsaistē, lai pārunātu svarīgu tēmu, kā digitalizācija un pāreja uz digitalizāciju ietekmē darba drošību un veselību Eiropas Savienībā. Un es arī dalīšos ar pāris slaidiem. Īsumā, lai ar sevi iepazīstinātu, mani sauc Iselīna Osjēra un esmu politikas padomniece Business Europe, ne tikai saistībā ar darba drošību, bet arī ar digitalizāciju un ar to saistīto darba tirgū. I'll give a brief introduction as to what Īsumā pastāstīšu, kas ir digitalizācija darba tirgū saistībā ar darba drošību un veselību. An introduction is quite necessary here. Next slide, please. So what we can see about the digital transition is that Tas, ko mēs redzam saistībā ar digitalizācijas pāreju, ir, kā tiek izmantotas ļoti plašas piemērošanas metodas dažādās Eiropas Savienības valstīs un uzņēmumos. Piemēram, ka tiek diezgan daudz izmantots dažādās nozarēs robotika un digitālā infrastruktūra. Piemēram, būvniecības nozarē, lai mazinātu kādas ar darbu saistītas traumas. Piemēram, cilvēki, kas strādā kaut kādās bīstamās vidēs. Robotika ir arī nozīmīga ķīmijas nozarē, piemēram, kad tiek strādāts ar bīstamām ķimikālijām, kad tiek izmantots robota roka vai kaut kāda cita veida infrastruktūra. Un kad tiek mazināti kaut kādi riski tieši darbiniekiem. Šo digitalizācijas ietekmi mēs neredzam ne tikai šajās nozarēs, bet arī veselības aprūpē, piemēram, palīdzot ārstiem veikt kaut kādas darbības, kā arī pārējam personālam, piemēram, kā pacelt pacientus, lai mazinātu, piemēram, medmāsām slodzi darbā. Un kā pēdējais piemērs, lai gan ir daudz citu piemēru, bet šie būtu tādi galvenie, būtu transporta nozare,
kur mēs redzam, ka digitalizācija arvien vairāk ienāk. Different tools of Izmantojot arvien modernākus transportēšanas un loģistikas rīkus, lai viss notiktu daudz efektīvāk un plūstošāk. Tad, protams, arvien vairāk tiek izmantot dažādi mākslīgā intelekta vai MI rīki, kas ir aktuāla tēma. Tādēļ ir svarīgi arī to pārunāt. Ir dažādi veidi, kā MI var tikt izmantots. Un tādēļ mums ir jārunā par to, kādi ir šie dažādie mākslīgā intelekta rīki. Noteikti jūs esat dzirdējuši par algoritmu pārvaldību, kad dažādi dati tiek izmantoti, lai paredzētu pārvaldības darbu. Un to var izmantot arī rekrutēšanas procesā. Tad arī plaši tiek izmantot paplašinātā realitāte, piemēram, veselības aprūpē, arī kad dažādās apmācībās. Learning potential and the upgrading of skills within the work. Tādā veidā uzlabot prasmes darbiniekiem. Un tad arī, protams, arī metavers tiek arvien biežāk izmantots darba vidē. Un arī tas palīdz uzlabot darbinieku prasmes. Then we also see that there are, of course, new forms of work. Tad ir arī jaunas darba formas, ko mēs arvien biežāk redzam Eiropas Savienībā. Jūs noteikti arī daudzi jau strādājat attālināti vai veicat hibrīdu darbu, neatrodoties tieši birojā vai biroja telpās. Protams, pandēmijai bija liela loma tajā ziņā, ka arvien vairāk cilvēki strādā attālināti. Tas nav nekas tāds īpaši jauns, bet cilvēki arvien vairāk strādā attālināti un veic hibrīdu darbu. Tieši pēdējos laikos. Un noteikti jūs arī zinat par darbu caur platformām. Un tika izstrādāta arī konkrēta direktīva saistībā ar darbu platformās. Konkrētāk nosakot to cilvēku, kas strādā platformās tiesības un kā šis darba veids tiek pārvaldīts. Un tas ir jauns darba veids, tā nav jauna nozare, to ir svarīgi akcentēt, jo ir dažādas nozares, kas izmanto darbu caur platformām. Un pēdējā metode, ko es pieminēšu, lai gan digitalizācija ir saistīta daudz plašākā veidā, ir digitālo ošu rīku izstrāde. Digitalizācija ne tikai maina darba veidus un kā mēs strādājam, bet arī kā tiek veikta darba drošība un veselības aizsardzība. Piemēram, rīks OIRA, kas iespējams ir vispopulārākais, kur jūs arī esat dzirdējuši, kas ir tāds kā risku izvērtēšanas rīks. Tas ir vēl viens rīks, kā izvērtēt ar darbu saistītos riskus. Tad ir arī viedās digitālā monitoringa sistēmas. Piemēram, kad ir kaut kādas tehniskas līdzekļi, ko cilvēki valkā, kas seko līdzi kustībām, lai darbinieki zina, kad viņiem atpūsties, kad viņiem ir kaut kāds pārāk liels noslogojums un kad jābeidz strādāt.
Un kā pēdējais, ko es vēlos pieminēt, ir, protams, darba inspekcijas, arī to skar digitalizācijas process, un kā darba inspekcijas tiek veiktas, arī tas tiek digitalizēts. Arī šajā kontekstā ir pārmaiņas novērojamas. Now, we see, I think it's very important to see that, as was probably pretty the previous application Kā methods, jau es iepriekš minēju, occupational safety and health ietekme uz darba drošības un veselības aizsardzību no digitalizācijas skatu punkta nav viennozīmīga, un mums tas ir jāatzīst. Mēs bieži runājam par darba drošību un runājam par to saistībā ar iespējām un riskiem, bet svarīgi ir apzināties, ka mums ir iespējas, izmantojot digitālos rīkus. Un tādēļ vēlreiz īsumā vēlos tad runāt par šīm iespējām un izaicinājumiem, par ko mums jādomā, runājot par digitalizāciju un tā ietekmi uz darba drošības un veselības aizsardzību. Pirmkārt, iespējas ir darba spēka paaugstināta labklājība. Can indicate this and fall under this category, such as the use of exoskeletons. Piemēram, kā jau minēju iepriekš, ka tiek izmantot kaut kādi eksoskeleti, vai metavers, vai papildinātā realitāte, kas palīdz cilvēkiem, kas strādā bīstamās vidēs, iziet simulācijas, kāds ir darbs sarežģītā vidē un kā rīkoties. Tas lielā mērā samazina fiziskos riskus darbiniekiem un uzlabo viņu fizisko labklājību. Vēl viena iespēja ir paaugstināta darbinieku apmierinātība, gan mentālā veselība, jo darba drošība un veselības aizsardzība ir ļoti plašs jēdziens, un tas ietver arī mentālo veselību. Un arī digitālo rīku izmantošana palīdz organizēt darbu un samazina kaut kādus ne tikai smagākus darba pienākumus, bet ar mākslīgo intelektu tiek novērsti tādi garlaicīgāki pienākumi, un tas rezultātā paaugstina darbinieku apmierinātību un labklājību. Kad mēs ieviešam digitalizāciju, tas nozīmē, ka ir pozitīva ietekme gan uz uzņēmumu, gan uz darbiniekiem. Un treškārt, digitālie rīki var sniegt labākas darba iespējas neaizsargātām grupām, piemēram, saistībā ar attālināto darbu, ja cilvēki ar invaliditāti vai savādākā veidā būtu izslēgti no darba tirgus, var iesaistīties pateicoties šim attālinātajam darbam. Digitālie rīki nodrošina, ka ir plašāka dalība darba tirgū. Tas varbūt nav tieši saistīts ar darba drošību un veselības aizsardzību, bet tas palielina iesaisti darba tirgū. Un tādējādi arī palielina darba drošību un veselības aizsardzību. Un, protams, mums nevajadzētu pagriezt muguru pret izaicinājumiem, bet par tiem jārunā. Par digitālo rīku riskiem, kas var būt arī diskriminējoši un aizspriedumaini, un izmantot šādus algoritmus. Ir arī attiecīga direktīva pieņemta, lai
to novērstu, and to address it appropriately. bet, protams, šādi riski ir attiecīgi jānovērš. Remote working, that there is Nākamais punkts, kas vairāk attiecas uz attālinātu darbu, ir, ka paaugstinās monitoringa un novērošanas rīki, un tas neatiecas tikai uz attālinātu darbu, bet, piemēram, loģistikas un noliktavu darbā arī tas palielinās. So, whilst monitoring can be very helpful, Un, lai gan no vienas puses monitorings var būt ļoti noderīgs, lai mazinātu darba drošības un veselības aizsardzības riskus, bet tas rada papildus spiedienu uz darbiniekiem. Un trešais izaicinājums ir spiediens uz mentālo veselību un sociālo vidi. Visi iepriekš minētie piemēri norāda, ka mums ir divas monētas puses, ka mēs varam gan mazināt riskus uz sociālo vidi, bet ir arī izaicinājums, ka var rasties jauni riski. Līdz ar to tas ir jāņem vērā mums kā uzņēmējiem digitalizācijas sfērā. Very shortly, I will just give a state of play. Ļoti sīki es pastāstīšu, kas notiek Eiropas Savienības līmenī un saistībā ar tiesību aktiem un ko dara sociālā dialoga partneri. So we already have quite a broad scope of EU legislation. Ir diezgan daudz un plaši tiesību akti, kas ir attiecināmi uz digitālo pārēju darba tirgū, kas varbūt netieši attiecas uz darba vidi, bet tiem ir ietekme uz šo digitālo pārēju un ietekmi uz darba drošības un veselības aizsardzību. Pirmkārt ir displeju ierīču direktīva, work equipment which has a digital saistīta ar darba tehnisko nodrošinājumu. Šī direktīva šobrīd tiek pārskatīta un atjaunināta, un lai tā būtu aktuāla šī brīža situācijai, šī direktīva bija jāpārskata un attiecīgi jāatjaunina. Ir arī kravu apstrādes ar rokām direktīva. To mēs varam saistīt ar robotiku un kā darba organizācija notiek šajā kontekstā. Tāpat tās ir darba aprīkojuma direktīva un mašinērija direktīva. Tā kā mašīnas un mašinērijas arvien attīstās, tad jābūt arī atbilstošiem tiesību aktiem. Un vēl divi tiesību akti ir mākslīgā intelekta tiesību akts, kuram ir trešais pielikums, kas runā par mākslīgā intelekta rīkiem, kas darba vidē tiek izmantot un kādi ir paaugstinātie riski, kas jāņem vērā darba devējiem. Līdz ar to nākamā gada laikā būtu jāiepazīstās ar šo tiesību aktu un kādi būs attiecīgi pienākumi. Un pēdējā direktīva ir platforma darba direktīva, ko Eiropas Savienības padome ir pieņēmusi un drīz tā arī stāsies spēkā, kas nosaka, kā algoritmu administrācija tiek uzskatīta vai pārskatīta darba vietā. Protams, Eiropas Savienībā ne viss notiek tikai tiesību aktu ietvaros,
bet arī, kā notiek apmaiņas starp labo praksi, notiek dalīšanās ar labo praksi starp Eiropas uzņēmumiem. Un tas ir pozitīvs veids, kā veicināt izmaiņas Eiropas Savienības ietvaros. Šobrīd mums ir kampaņa Eiropas Savienības veselīga darba vide, kas līdz 2025. gadam norisināsies un ir tieši saistīta ar darba drošības un veselības aizsardzību. Ļoti aktuāla tēma. Jūs tur varat arī redzēt mirkli birku šai kampaņai, jo šīs kampaņas ietvaros tiek publicēti dažādi piemēri, labās prakses saistībā ar darba drošību un veselības aizsardzību. Tas ir lielisks resurs un rīks, ko izmantot, lai iepazītos ar digitalizācijas ietekmi uz darba drošību un veselības aizsardzību. Vēlos arī pieminēt Eiropas Savienības sociālos partnerus. Mēs saprotam, ka digitalizācija maina darba tirgu un nekur nepazudīs. Mums jau ir 2002. gada autonomais pamatnolīgums par tāldarbu vai attālināto darbu. Un 2020. gadā tika pieņemts autonomais pamatnolīgums par digitalizāciju. Runājot par drošības principiem, mums ir ļoti vienkāršs princips, ka galvenais ir drošība, un šis drošības princips saistībā ar mākslīgo intelektu ir, ka riski ir jāizvērtē, lai novērstu jebkādu kaitējumu darbiniekiem. To ļoti skaidra norāde, ka ir riski un izaicinājumi saistībā ar mākslīgo intelektu, tā izmantošanu un darba drošību un veselības aizsardzību. Līdz ar to jābūt ļoti skaidriem drošības principiem. Vēl aplūkošu darbinieku viedokļus un kas mums ir jāņem vērā. Tas, kā mēs redzam Eiropā ceļu uz priekšu, ka mums ir jāapzinās dažādiem izaicinājumi un iespējas, ko digitalizācija rada drošībai un veselības aizsardzībai, un jāizvairās no riskiem, cik vien iespējams, un, protams, ir arī jāizmanto potenciālās iespējas. Is really important to us, and for us, we see that the best way forward is to avoid as much risk. Redzam, ka ceļš uz priekšu ir izvairīties no sarkanajām līnijām. No vienas puses, tas ir likumdošana, kas var radīt slogu darba devējiem. Address this appropriately at the appropriate level, but also with the appropriate measures. Tādēļ mēs domājam, ka ir jāpielāgo pasākumi, kas tiek ieviesti, bet arī jāapzinās, kādi mums ir riski, ko rada digitalizācija. Opportunities today, and there is a need for the underlying data and research. Vienlaicīgi mums ir nepieciešami dati un pamatīga izpēte, lai saprastu, kādai jābūt darba vidas izmaiņām pretī digitalizācijai un kādi ir darba drošības un veselības aizsardzības riski. Un to mums var palīdzēt dati un izpēte. Un balsoties tiem, mēs varam izstrādāt jaunas iniciatīvas un jaunas programmas.
Tas ir arī viss no manas puses. Paldies par uzmanību. Es ceru, ka jums bija interesanti šī prezentācija par to, kā mēs redzam digitalizācijas ietekmi uz darba drošību un veselības aizsardzību un kā mēs varam to virzīt uz priekšu pēc iespējas produktīvāk. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, uzdodiet tos tagad vai atsūtiet tos vēlāk. Paldies! Paldies, Izolīna, par jūsu ieskatu no Business Europe par digitalizācijas ietekmi uz darba drošību un veselības aizsardzību. Understand that I'm talking about occupational safety. To mēs visu kopā varam dēvēt ar saīsinājumu OSH. Okay. Well, all the viewers are welcome to send in their questions. Visi skatītāji ir aicināti iesūtīt savus jautājumus 5 minūšu laikā, bet man arī ir viens jautājums. Es neesmu vienīgā, kas saprata no pēdējā slaida, kas ir tā sarkanā līnija, ko jūs minējāt pēdējā slaidā. Sarkanā līnija tā būtu tādi kā birokrātiskie procesi, kas ir pārāk noslogojoši darba devējiem. Tas nozīmē dažādu ziņojumu iesniegšana, datu vākšana. Un bieži vien tam nav nekādu pozitīvu rezultātu darba vietā. Tie ir dažādi administratīvie uzdevumi, kas vienkārši rada lielāku darba noslogojumu darbiniekiem, bet nesniedz nekādas nozīmīgas izmaiņas darba vietā. Un tas ir, no kā mēs vēlamies izvairīties. Both the reduction and creation of new risks due to digitalization. Jūs minējāt, ka digitalizācija gan rada riskus, gan iespējas. Varbūt jūs varat minēt nozars, kurās riski ir augstāki par iespējām. Tas ir interesants jautājums. Mēs parasti mēģinām skatīties plašākā ziņā, nevis uz konkrētajām nozarēm, bet digitalizācijas jomā. Tas ir ļoti plašs temats un uzlabojumi vai iespējas attiecībā uz darba drošību un veselības aizsardzību bieži vien var kādā citā nozarē būt izaicinājums. Piemēram, samazināt administratīvajā nozarē rutīnas darbus, kas rada mentālu noslogojumu darbiniekiem. Tas būtu kā tāds mīnus, bet plus būtu safety and health. And this is not where, let's say, citās nozarēs tas var būt atkal kā risks. A significant increase in certain sectors over others, but it's more about how digital transformation both sides of the coin. Mums jāņem vērā vienkārši, ka digitalizācijai ir divas puses, gan pozitīvā, gan negatīvā. Vēl viens jautājums, tam ir laiks. Kā darbinieki var sabalansēt monitoringu attiecībā uz darbiniekiem, kas veic attālinātu darbu, lai neradītu papildu stresu un nepārkāptu privātuma robežas? Palielinoties attālinātam darbam, protams, šie riski palielinās, bet vienlaicīgi ir prasības un ierobežojumi attiecībā uz darba drošības veselības aizsardzību un tieši arī kontekstā uz darbinieku monitoringu. Es prezentācijā nepaspēju par to pastāstīt, bet ir ļoti skaidra robeža starp monitoringu un novērošanu.
As was mentioned in the question, there needs to be a way for employers to, of course, ensure jābūt that robežai vai jābūt nodrošinātam, ka darbinieki veic savus uzdevumus pareizi un tā kā nepieciešams, bet šī novērošana vai monitorings nedrīkst tikt izmantot ļaunprātīgi. Privacy. Now we have to say that what we see currently in the Tas, ko mēs EU šobrīd redzam Eiropas Savienības ietvaros, ka daudzi darba devēji izmanto monitoringu, bet novērošanu ļoti maz izmanto. Let's say invasive Jo ir bāžas par to, ka tas var pārmērīgi ļaunprātīgi izmantot šo rīku. Also in the national it's being developed in more depth. So what we see bieži vien šī reakcija no darba devējiem ir sekot līdzi un ievērot jau pastāvošās likumdošanas prasības, bet vienlaicīgi jāpastāv uzticībai starp darbinieku un darba devēju, kā monitoringa rīki tiek izmantoti pārredzamā veidā un saprotamā veidā. Šie divi elementi ir ļoti svarīgi, lai mēs tālāk vispār runātu par monitoringu darba vietā. Paldies vēlreiz, Izolīna, par jūsu prezentāciju, un mēs pat padziļināt jau iegājām šajā tēmā. Un tagad pāriešu nedaudz atpakaļ uz latviešu. Aicināt Beļģijas uzņēmumu federācijas kompetences centra darba un sociālās drošības vecāko padomnieku Krisu Demīsteru. Viņš dalīsies ar informāciju, kādas iespējas un izaicinājumi darba drošībai būs nākotnē, kā digitalizācija to ietekmēs. Arī viņa prezentācija būs angļu valodā, tā kā tie, kam nepieciešams tulkojums, visi izmantojot iespēju uzspiest uz interpretation un klausīties latviski. Un atgādinu arī visiem klausītājiem pēc Krisa prezentācijas esat laipni aicināti iesūtīt savus jautājumus. Man šķiet, ka mēs esam gatavi Krisam. Chris, the floor is yours. Thank you. Labdien, Latvia. Since I'm going to talk about digital age. Es runāšu par digitalizāciju. Man nav PowerPoint prezentācija, bet nedaudz smalkāka prezentācija, bet es ceru, ka tā darbosies uz mana ekrāna. It does work. It does work. Tā strādā. Okay. So there is a risk that some of the things I am going to say is a repetition. Pastāv risks, ka es atkārtošos un atkārtošu lietas, ko Izolīna jau minēja, bet laba lieta ir, ka atkārtošana ir zināšana māte un ka tas jums tikai nāks par labu. I would like to put things a little bit in perspective. Mazliet vēlos atkāpties un paplašināt, paskatīties to, vai mēs runājam par jauno digitālo ēru, par pāreju vai revolūciju, bet tas nav nekas pilnīgi jauns. 1956. Pirmais mākslīgais intelekta rīks tika jau izmantots 1956. gadā, mašīnu mācīšanās arī jau kādu laiku atpakaļ 2000. gadu sākumā. Arī citi digitālie rīki jau ir bijuši ieviesti dažādās nozarēs, tāpat arī darbs platformu darbi jau notiek kopš 2003. gada. Līdz ar to, vai mēs runājam par revolūciju vai evolūciju, mēs vienu daram šodien un rīt būs kaut kas pilnīgi savādāks. Drīzāk
mums nedaudz jāatslābinās. Tas nenozīmē, ka pilnīgi viss rītā mainīsies. I'll go back to where I was. So I told you probably Yes. more of an evolution, not a revolution. Tātad, atgriežoties pie prezentācijas, mēs aplūkojam drīzāk evolūciju, nevis revolūciju. Tā ir gan draudi, gan iespējas. There is a couple of paradoxes Un in pastāv this. arī noteikti paradoksi šajā digitālajā laikā. Piemēram, Talking about moving towards a digital work environment. lai gan mēs runājam, ka mēs virzamies pretī digitālajai darba videi, daudzi uzņēmumi joprojām strādā tāpat kā agrāk. Līdz ar to tā nav revolūcija, bet lēna evolūcija. Un tā nebūs, kad pēkšņi viss uzņēmumā kļūst digitāls. Vēl viens paradoks, ka pilnīgi visi darbi pazudīs un kad visu pārņems roboti. Kāpēc mums tā liekas? Ir tādēļ, ka ir viegli paredzēt, kura darbi vai pienākumi ir apdraudēti, bet ir ļoti grūti saprast, kādi būs jaunie darbi, kas tiks radīti. Un šobrīd nav nekādu norāžu vai pieredzes ar digitālo tehnoloģiju, No indication un nav nekādu liecību, more than there will be disappearing jobs and ka tasks. tiks radīti vairāk darbi nekā pazudīs darbi. Šī ir autoindustrijas bilde. Ja jūs aiziet šodien uz mašīnu ražošanas fabriku, tad nav neviena cilvēka, kas tur strādā, tur tikai roboti. Bet, ja jūs aiziet uz to telpu, kur mašīnas ir jau salikta, tur ir pilnīgi daudz cilvēku, kas strādā, jo patērētāji grib dažādas pielāgojumus, citu krāsu, citus riteņus, citu spoguli. Līdz ar to tas ir procesa vienkārši atjauninājums. Izolīna jau par to runāja, ka šāda veida tehnoloģijas varēs palīdzēt cilvēkiem, kuri strādā netīrā, smagā vidē, veic monotonus darbus vai strādā neveselīgu darbu. Tādēļ darba drošības ziņā cilvēki vairs nebūs pakļauti bīstamiem apstākļiem. Vēl viens piemērs no būvniecības un veselības aprūpes nozares, no ķīmijas nozares, kur mēs runājām par novērošanu. Neviens nevēlas, lai mūs visu laiku novēro, bet ir savādāk, ja jums būtu jāstrādā zem zemes, strādāt mazā darba vidē, bet ja tā būtu, tad jūs gribētu, lai jūs novēro, ka jums viss ir kārtībā. Viss, kas šobrīd notiek, vai tā ir lēna evolūcija vai ātra revolūcija, ietekmē to, kā mēs darām un kā darbs tiek organizēts. So, how do you best approach all of this? Un kāda ir labākā pieeja? Piemērs, par kur es vēlos runāt, ir, ka mēs neaplūkojam uz digitalizāciju no skatu punkta, kādas procedūras jāievieš, kādi izvērtējumi jāveic, kādi standarti jāievieš, kā ir jāveic atbilstība un inspektēšana, bet drīzāk mums ir jādomā par to, kā izveidot labu darba vidi un kā radīt digitalizētu, tehnoloģijās balstītu organizāciju vai uzņēmumu, lai cilvēki varētu veikt savu labāko darbu. Lai darbiniekiem ir motivācija,
un vēlme ieguldīties darbā. Tātad pirmkārt ir jāveido digitalizēta, tehnoloģijās balstīta darba vide. Noteikti jau varat uzminēt, ko teikšu tālāk, ka procedures assessing the risks, etc. You always have a riski choice. ir, kad mēs izvērtējam riskus un procedūras, mēs vienmēr varam izvēlēties, ka kaut kas ir, ka mums ir darba vide, kur cilvēki var atdot labāko no sevis, vai ka mums kaut kā nav, lai cilvēki nejustos, ka viņus novēro, kā ir kaut kādi riski saistībā ar mākslīgo intelektu. Un ja mēs koncentrēsimies uz to no šāda skatu punkta, tad mums būs arī labāki rezultāti. Tādēļ mums vajadzētu drīzāk domāt par to, kas mums ir, nevis kas mums nav. Tālāk runāšu par digitālo un tehnoloģiju, drošu digitālo un tehnoloģiju vidi. Un kā to panākt? Un tas arī attiecas uz nedigitālu darbu, ka mums ir balans starp darbinieku, viņa darba situācija, viņa darbinieka vēlmēm, vērtībām, zināšanām un dažādu veidu sistēmām, kas tiek pielietotas un kāda ir darba vide. Kāda ir darba komunikācijas starp cilvēkiem un darba vidē. Un ja tas viss ir sabalansēts un ir ņemts vērā arī darbinieka prasmes un tas, ko darbinieki vēlas un par ko vēlas kļūt darbā, vai viņi vēlas kļūt par speciālistiem, tad tas viss ir jāņem vērā, lai radītu darba vidi. Technological, digital work environment that is Balstoties uz to, mēs varam veidot digitālo darba vidi. The future is going to be dynamic. Vienlaicīgi arī jāņem vērā, ka nākotne būs dinamiska, un mēs vēl redzēsim, kādas ir mākslīgā intelekta iespējas un digitalizācijas iespējas, līdz ar to mūsu reakcijai arī jābūt veiklai un dinamiskai. Jo procedūras, ko mēs redzam šodien, jau rītā vairs nebūs aktuālas. Agile approach is needed. Jābūt veiklai pieejai, nevis aklai sekošanai, likumdošanai. Digitālā darba vide ir daudz vairāk nekā tikai digitālie dokumenti, tie ir digitālie palīdzības rīki, boti, mākslīgais intelekts, integrētas programmas. Digital technology, what can AI do? Jums ir jāsaprot, ko šie digitālie rīki un mākslīgais intelekts var palīdzēt noteiktā industrijā vai nozarē, bīstamā darbā. Vienlaicīgi jāskatās, kā digitālā tehnoloģija var uzlabot darba organizāciju, komunikāciju. Darba organizācija ir, kā mēs izmantojam cilvēkus, tehnisko nodrošinājumu, resursus un sadarbojumos. Un tehnoloģija šajā procesā var palīdzēt cilvēkiem, lai viņi varētu būt efektīvāki, kā viņi organizē savu darbu. Bieži minu piemēru ar, piemēram, picas taisītājiem. Picu var cept malkas krāsnī, un ja mēs vēlamies ēst tradicionālu
picu, tad tā ir jāgatavo malkas krāsnī. I have nothing to do with that Bet because vienlaicīgi mēs arī digitālā tehnoloģija var palīdzēt. the management of the resources, the meal, the ingredients, Piemēram, he has to kā mēs iegūstam resursus, kā mēs pārvaldam savus resursus, kā mēs optimizējam šo procesu apkārt pašas picas cepšanai. Kā pica tiek pasūtīta, kā piegādāta, un šajos procesos apkārt pašai picas gatavošanai var tieši palīdzēt digitālie rīki. Tad arī tieši ietekme uz darba drošību, kā ir drošākas mašīnas, drošāki aizsarga līdzekļi, ka cilvēki vairs nestrādā tiešā kontaktā ar bīstamiem materiāliem un kompozītiem, ka tiek veicas tehniskās pārbaudes ar droniem, piemēram. Tas arī viss ietekmē darbinieku drošību un veselību. Tātad digitālās tehnoloģijas var izmantot dažādos uzraudzības procesos, jo ir uzņēmumi, kuri izmanto rīkus, ņem rīkus un dod tos tikai darbiniekiem konkrēti lietot. Digitālie rīki var arī palīdzēt novērst kaut kādus apdraudējumus darbiniekiem bīstamās darba vietās. Piemēram, ja ik pēc 6 vai 9 mēnešiem mums ir jāveic kaut kādas tehniskās apkopes, tagad ar tehnoloģiskiem rīkiem mēs varam šīs apkopes gan paredzēt, gan ieplānot, gan veikt. You check every month or every 2 weeks. Some examples here, we have no time to go into Tad detail. vēl pāris piemēri par viedajiem materiāliem un moderniem kompozītiem. Vēl mēs varam izmantot arī dažādus individuālās aizsardzības līdzekļus, un tādējādi mēs pārvēršam neredzamo par redzamu bez reāliem riskiem dzīvībai. Piemēram, dažādas gāzes, kuras mēs neredzam, bet mēs viņus varam sajust. The working relations, as I said, we already know now because Darba this is attiecības. we use Mēs jau tagad izmantojam tehnoloģijas, digitālos rīkus, piemēram, tagad Zoom, Zoom, Teams, citas platformas, lai gan tam ir savi izaicinājumi, cilvēki jūtās izolēti, nejūtas, ka viņi ir daļa no darba kopienas vai uzņēmumu, ka viņiem ir kolēģi. smart way that Vienlaikus izmantojot šos rīkus gudrā veidā, tas var uzlabot mūsu darba attiecības un kā mēs strādājam. Arī komunikācija. It's not only about using the opportunities, there are some challenges, but Ir ne also tikai iespējas, bet arī izaicinājumi. self-assessment, self-support, Ir digitālie rīki arī, lai sevi izvērtētu, sevi atbalstītu, the control over the situation, and kā then instead of novērst kontroles zudumu, kā uzlabot darba vidi. many tools available now that can assist Mūsdienās the ir worker daudz rīki, kas var palīdzēt gan darbiniekam, gan komandai or in-person support saņemt can digitālo palīdzību. This is something important and a bit controversial. Vēl kāda būtiska un kontroversāla lieta. Health and safety culture, a preventative culture. And we talk Daudz runā par drošības kultūru, par novērsošu kultūru un kā ir jāuzvedās droši, ka drošībā balstīta
uzvedība. If you start to rely only on Bet the behavior of your workers, if mēs you nevaram think balstīties vai paļauties tikai uz darbinieku uzvedību, ja mums nav radīta droša kultūra. you need to make sure you also have the technological preventive tools that Bieži vien prevent mums jābūt arī tehnoloģiskiem rīkiem, lai novērstu kaut kādus draudus. is still not a guarantee that no serious accident Un can arī tā nav garantija, ka nenotiks nozīmīgs, Deepwater Horizon, British Petroleum, BP. nozīmīgs incidents. Noteikti jūs zinat par This company at the moment naftas izplūdi Meksikas līcī. they focus so Un much on līdz tam, kad šis negadījums notika, bija ļoti droša could have prevented this accident. darba vide šeit. Automatic valves and systems to stop the leak, they should have had that instead of just Bet, relying on our people know what they are doing. Nebija pietiekami tehnoloģiski attīstītas visi rīki, kas tika izmantoti, bet vienkārši balstījās uz to, ka darbinieki darbojās ļoti droši. Un pastāv vairāki nepareizi priekšstati. Piemēram, ka zemes personisko traumu skaits nozīmē drošība, vai ka atbilstība nozīmē drošību. Treškārt, ka, piemēram, darbinieku kontrole ir drošības pamats. Tas arī ir nepareizs priekšstats. Un ceturkārt, ka nedroša rīcība ir galvenais negadījumu un traumu izraisītājs un priekšnosacījums vēl lielākiem starpgadījumiem. Jūs noteikti zinat Heinricha piramīdu par negadījumiem, ka katram negadījumam ir vismaz 300,000 riskā balstītas rīcības vai uzvedības. Mēs varam ņemt jebkādus pārskatus no jebkuras valsts, un šī piramīda ir atbilstoša, bet šo piramīdu nevar attiecināt, ja mēs tikai noteiktos līmeņos. Ja ir cilvēki tikai apmācīti, bet nekas cits nav, nekādi citi uzlabojumi nav veikti, tas nenozīmē, ka nebūs nekādi incidenti darba vidē. Examine all the possible causes that could immediately lead to Mēs nevaram veikt darbības tikai vienā līmenī, bet jāveic viņas visos līmeņos. Un šeit mums tehnoloģijas var palīdzēt. Tehnoloģijā balstīta drošība. Kā mēs varam izvērtēt iemeslus, kas var izraisīt būtiskas traumas. Tas nenozīmē, ka ja mums būs droši šoferi, ka tad mums nebūs avāriju, vienkārši būs mazāka avārijas, bet to mēs varam panākt kopā ar drošām tehnoloģijām mašīnā, ko šie šoferi vada. Drošu darba vidi un apstākļus radīt ar tehnoloģijām, tā ir liela iespēja. Un labāk skatīties uz to, kas mums ir, nevis kā mums nav. Un ja mēs ieliekam 80%, ja mēs centienus ieliekam 80% apmērā, tad mēs gūsim 20% rezultāts. Bet you will not have a lot of result, but you will invest a lot of time in money to make sure mēs, that before you think of digital technology, vispirms izvērtējam visus riskus, pirms mēs viņus ieviešam, mums būs lielāki rezultāti. If you want your workers
Ja jūs vēlaties, lai jūsu darbiniekiem būtu vislabākais darbs, lai viņiem būtu vide, kur viņi var strādāt, tad jāizveido vide, kurā ir uzticība un cieņa. Jo, ja nākotne ir pārmaiņas, tad jums ir nepieciešama uzticamība un cieņa. Neatkarīgi no tā, vai tā ir revolūcija vai evolūcija. Pārliecinieties, ka jūsu darbinieki ir uz ir viena izpratne tāpat kā jums. Pastāv Eiropas sociālo partneru digitalizācijas pamatlīgums, un tā pamatā ir nodrošināt, ka digitalizācijas process ir kopīgi pārvaldīts process, ka to pārvalda gan darbinieki, gan darba devēji, skatās uz visiem aspektiem, skatās gan uz darba attiecībām, darba apstākļiem, darba saturu un darba, ņemot vērā digitālo darba vidi, mākslīgo intelektu, robotiku. Tas viss ir jādara sadarbojoties un pārredzami. Tikai tādā veidā jūs varēsiet ieraudzīt iespējas, ko digitalizācija var piedāvāt. Tā arī bija mana prezentācija. Un, ja jums ir jautājumi, lūdzu, varat tos uzdot. Paldies! To say that I appreciated your authentic approach to Es novērtēju jūsu prezentācijas vizualitāti. Mums gan nav jautājumiem laika. Es gan ieklausījos jūsu teiktajā, ceru, ka arī skatītāji. Es domāju, svarīgi bija, ka jūs pieminējāt, ka ir sabalansēta gan spējas, gan vēlme strādāt digitālā vidē. Un arī, kad jūs runājāt par uzticamību un cieņu, es domāju, to arī svarīgi ir atcerēties, kad mēs runājam par digitalizāciju. Tā. Es pārslēdzos un kopā ar skatītājiem pārslēdzos atpakaļ uz latviešu valodu, jo turpmākie šī webināra runātāji runās latviski. Un nākamais lektors arī pieslēdzies mums attālināti ir Kristiāns Teters. Viņš ir CERT.LV kiberdrošības eksperts un šodien dalīsies zināšanās par to, kā darba vietā ievērot kiberdrošību un kiberhigiēnu. Sveicināts, Kristiān, dodu vārdu tev. Labdien, paldies. Jā, komentējot vēl pieteikumu, drīzāk varbūt tas būs tādi pamati gan kiberdrošībā, gan kiberhigiēnā, un kā tas viss saistās kopā, un varbūt arī centīšos ar kādiem praktiskiem padomiem padarīt, ka mēs varētu prezentāciju uzlikt. Paldies, nākamo slaidu lūdzu. Būtībā, ja mēs runājam par kiberdrošību, kas tas tāds ir? Pārsvarā šeit man ir tāda skaista bilde, tā sauktā CIA triāde, jeb ka kiberdrošība būtībā un IT drošība sastāv no konfidencialitātes, pieejamības un integritātes. Un būtībā tas, lai kā mēs liktu kopā, teiksim, dažādas vai kontroles, prasības, noteikumus un visu pārējo, tas jebkurā gadījumā reducējās uz šīm 3 lietām. Pārsvarā ir tā, ka mēs mēģinām pasargāt divas no šiem jautājumiem attiecīgi, tad tās būtu vai nu teiksim, kas ir uz kuru brīdi būtiskāks, ja kaut kas ir ļoti slepens, tad tā būtu konfidencialitāte, ja tas ir, ja šī sistēma ir nepieciešams tā, lai klients piekļūst, tad loģiski, ka tas būs tikai pārsvarā pieejamība, ja arī dati ir ļoti būtiski, tā ir integritāte. Un kā jau varbūt esat dzirdējuši, tad
iespējams tie, kas nav, mums nesen Latvijā ir pieņemts jauns regulējums, Nacionālās kiberdrošības likums, kas lielai daļai arī no privātā sektora dažādiem, tur ir dažādas jomas un uzņēmumi, piemēram, pārtiks ražošana, tur ūdens saimniecības pakalpojums, sniedzēja farmācija un tā tālāk, kas, kā saka, vairāk nepaļaujās tikai uz labo gribu, bet uzliek arī dažādiem uzņēmumiem prasības, kas ir kiberdrošībā jāievēro. Šīs te prasības pamatā balstās vispār pieņemtā labā praksē, kas teiksim, starptautiski gan ir ņemti pie standartiem, gan dažādām vadlīnijām būtībā, un tas arī, ar ko varbūt es gribētu mazliet iepazīstināt, jo es pieņemu, ka viena daļa no darba devēja konfederācijas biedriem varētu tā teikt pakļūt zem īsta regulējuma, tāda īsi ieskata, ar ko tad sākt, un kāpēc arī kiberhigiēna ir nozīmīga jūsu iestādē vai uzņēmumā. Varbūt varam uzlikt nākamo slaidu. Būtībā šeit ir tāds attēls, ar ko tad kiberdrošības vide saistās. Tas ir gan dažāda veida inventarizācija, kas ir, teiksim, būtībā, lai mēs kaut kādu kiberdrošības vidi sāktu uztvert un uzturēt, mums ir vitāli nepieciešams zināt, kas tad ir tas, kas mūsu organizācijā ir no IT inventāra būtisks. Jo es pieņemu, ja tas ir tāpēc, ka vispār zināmā patiesība velst, kad IT ir tikai palīgs jūsu biznesā. Līdz ar ko attiecīgi tas, kas tad arī ir tas būtiskākais, ir šis te IT, kas palīdz uzņēmumu biznesa veidošanā. Vai tas ir kaut kāds, piemēram, klientu menedžmenta datu bāzes vai jums kaut kāda e-komercija. Tas var būt jebkas, bet tas ir jāapzina, lai tas ir inventarizēts, uzturēts, lai novērtēts risks, kas tieši ar šiem te resursiem saistās uzņēmumu. Un tas ir būtībā ar to mēs vienmēr iesakām sākt. Gan lielam, gan mazam uzņēmumam ir jāzina, kas ir jūsu IT saimniecībā. Attiecīgi, tostarp tie varbūt arī, piemēram, varbūt jums ir ļoti svarīga publiskā identitāte. Tas nozīmē, ka jums ir visticamāk konts kādā tīklā. Kas šo kontu uztur, kā šo kontu var atkopt. Un šādi jautājumi ir, bieži vien liekas, ka tā nav varbūt mūsu sistēma, mums tur ir tikai lietotājs. Jā, bet tas tajā pašā laikā, tā teikt, norāda uz jūsu publisko identitāti, kur gadījumā, ja jūs pazaudējat, tad attiecīgi var materializēties kāds diezgan nepatīkams risks. Tad, kad būtībā viss šis ir apzināts, ir ļoti vērtīgi noteikt atbildību par drošības režīmu, tā teikt, izveidu un uzturēšanu uzņēmumā, un tas ir, kamdēļ ir nepieciešama tā sauktie kiberdrošības pārvaldnieki, angļu valodā tas būtu ISO, jeb Information Security Officer vai arī CISO, jeb Chief Information Security Officer, kas tad praktiski rūpējās par to, lai ir šī te kontroļu vide, kurš iedibina drošības politiku uzņēmumā un attiecīgi arī rūpējās, lai šī te drošības politika tiktu ievērota. Bieži vien ir gadījumi, kad šos amatus apvieno, to var darīt, bet, teiksim, tā ideāli ir, lai šie cilvēki ir, tā teikt, funkcionāli diezgan augstā hierarhijā organizācijā, kas dod arī mandātu ieviest kiberdrošības vidi organizācijā. Tas būtu padots vai tur valdei vai vadībai vai teiksim, vismaz kāda, varbūt kaut kādas nodaļas vadītāja līmenī. Varētu nākamo slaidu, lūdzu. Ir tāda, kiberdrošībā ir tāds teiciens, ka ķēdes
respektīvi, mehānisms ir tik stiprs, cik ir ķēdes vājākais posms. Un vājākais posms bieži vien ir, diemžēl, šie te lietotāji, kas arī, tur ir cilvēciskais faktors. Tas nav nekas labs vai slikts, bet tas, cik mēs redzam, un arī daudz incidentu notiek būtībā tīri dēļ kaut kādām lietotāju darbībām. Kas ir, kāpēc? Mēs varam taisīt manis minētās politikas, kontrolas ieviest, likt firewallus, darīt daudz un dažādas lietas, bet ja mums organizācijā nav tā kā veidots prakšu un paradumu kopums, kas ir pieņemami un kas nav darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, tad bieži vien ir tā, ka jebkuru kontroli var apiet, un tas ir grūtāk vai vieglāk, un beigās ir tā, ka tieši šis te rezultējās vājākais posms, un tādēļ arī šis te uzsvars gan ar jauno kiberdrošības likumdošanu, gan vispār kiberdrošības paradigma ir kā tāda, ka kiberhigiēna ir ļoti būtisks elements, ka mēs nevaram runāt tikai par to, ka tas ir drošības pārvaldnieka atbildībā vai attiecīgi, piemēram, ka to rūpējās tur IT daļa vai vēl kāds cits, ka šīs te drošības prasības būtu jāievēro katram organizācijas vai uzņēmumu darbiniekam, veicot savus pienākumus. Piemēram, ja mēs varētu nākamo slaidu pārlikt, tad tur būtu kādi piemēri. Piemēram, labās prakses, tas, ka, ja mēs esam administrators, piemēram, sistēmai, mēs izvietojam visus atjauninājumus, teiksim, mums nav kaut kādi, jo bieži vien, kāpēc arī CERTS, piemēram, savai klientūrai paziņo par to, kad ir kāda zero day ievainojumība vai drošības problēma, tas, lai pievērstu uz attiecīgā IT personāla vērību uz šo, un lai pēc iespējas ātrāk sistēmām, lietotnēm, serveriem vai darbstacijām tikt uzlikt šie atjauninājumi, kas faktiski izslēdz drošības problēmas. Tad nelietot noklusējumu paroles iekārtās. Arī tā ir diezgan tāda, diemžēl, nepārējoša problēma. Tas, ka ja mēs kaut ko uzstādām no ērtības labad, varbūt tur atstāja noklusējumu paroles. To zināt ne tikai jūs, bieži vien arī, tā teikt, kibernoziedznieki vai dažādi aktīvisti arī šo te ļoti labi pārzina, un tad viss šīs te nebūšanas nāk klajā. Ļoti svarīgs ir arī lietotāja līmenis, teiksim, to, lai organizācijas lietotāji neklikšķinātu visam, kam kas tiek sūtīts. Tomēr iedziļināmies. Tas ir bieži vien grūti, es piekrītu, un arī tas, ko mēs redzam, ir, kad pikšķerēšanas kampaņas vismaz kādreiz mēdz pieskaņot arī kaut kādiem ļoti grūtiem darba brīžiem, teiksim, grāmatvežiem taisni, mēdz atsūtīt šos te inficētos e-pastus. Tas nozīmē, ka ir šī te kultūra, ka skatāmies, ko daram, un, ja gadījumā ir kāda ķibele, lai lietotājs par to paziņot atbildīgam personālam, jo tas arī ir ļoti svarīgi, ka informācijas apmaiņa par drošības jautājumiem un pārkāpumiem nonāk laicīgi līdz atbildīgam personālam, lai, teiksim, var reaģēt, un, ja gadījumā ir kaut kāda labāk, lai tā nebūtu, bet, ja jāvēršās pie CERT, tad ir pilna bilde par to, kas ir noticis un kāpēc tas ir tā bijis. Un ļoti būtiski ir tas tāds varbūt jautājums mazliet juteklīgs, bet tas, lai šī te praksa tiek ievērot horizontāli attiecībā uz visiem lietotājiem. Nereti ir tā, ka varbūt tur priekšnieks palūdz, man ir ērtāk tā un šitā uztaisam mazu atkāpu. Administrators neatteiks varbūt vadībai, bet no tādas pārvaldības viedokļa ļoti svarīgi, lai praksa ir ievērot horizontāli attiecīgi. Vadība rāda priekšzīmi saviem padotājiem un tādus izņēmumus mēģina netaisīt. Un tad esam, tā teikt, droši arī visi kopā. Varbūt nākamo slaidu varētu.
Un ko mēs varbūt no tādas kiberdrošības tipiskākajiem riskiem varam minēt, ir šīs te epizodiski notiek pikšķerēšanas kampaņas, teiksim, kad tiek sūtīts dažādas vai nu tur viltus īziņas, vai viltus e-pasti, vai kaut kādi inficēti baneri, kad mēģiniet piespiediet to, izdariet šo. Piemēram, bija klasisks piemērs kādu laiku apakaļ uzdevās par e-lietu par e-lietu un atsūtīja, ka jums ir, visi zina, ka tas ir Latvijas tiesas portāls, apskatiet, jums tur kaut kāda e-lietā ir nepieciešama informācijas papildināšana. E-lietas vietā tur ir krāpniecisks links, kurā tad jums, piemēram, mēģina nozagt internetbankas identitāti, kas teiksim, lai uzstādītu kādu viltus kontu vai veikt citas darbības jūsu vietā. Tad darba e-pasta lietojums, skatāmies, kam mēs dodam savus darba e-pastus un kas tiek sūtīts uz šiem e-pastiem, jo tā teikt, ja tas nav nepieciešams, varbūt, ka nelietojam tos darba e-pastus, kas saistās ar privātām vajadzībām un vispār būtu, teiksim, cik tas ir iespējams mēģināt nodalīt darba vidi no tā teikt privātām lietām, jo ja faktiski bieži vien redzam, kad arī mēdz būt ar privātām ierīcēm problēmas. Un tas ir diezgan liels izaicinājums mūsdienās, kad ir darbs mājās, jo tas tomēr ir kaut kāds korporatīvais tīkls varbūt, kuram ir VPN pieslēgums, bet tas, kas notiek jūsu mājās, tas lielā mērā ir pašu darbinieku atbilstībā. Informācijas resursu un sistēmu kopiju veidošana ir vēl viena ļoti būtiska lieta, jo sistēmām, kas ir tiešām kritisks biznesam, ir ļoti svarīgi, lai šīs kopijas tiktu veidotas, lai tās ir testētas, un kas ir vēl jau būtiskāk, lai tas ir nodalīts no sistēmas, kurā tiek veidot kopija. Jo, piemēram, ir bijuši gadījumi, kad sauktiem šifrējošiem vīrusiem, tas ir uzbrucēji iefiltrējās jūsu tīklā un sašifrē sistēmu, tad prasa jums naudu par to, lai jūs savus datus dabūtu atpakaļ. Ja šīs kopijas nav veidotas atsevišķi no sistēmas, no kuras veido kopijas, tad ļoti iespējams, ka sašifrēs arī šīs kopijas. Un tas nozīmē, ka būtībā tad jums ir jācer vai uz uzbrucēju godprāt, ja jūs izlemiet maksāt, ko mēs nekādā gadījumā neiesakām, vai arī tad jāmēģina kaut kādā veidā tikt pie saviem datiem atpakaļ. Rezultāti ir abos lielākoties nepatīkami. Tas patērē ļoti lielu IT resursu un arī līdzekļus. Tāpēc tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka sistēmas, jo īpaši biznesam kritiskās, tiek adekvāti kopētas un kopijas tiek adekvāti glabātas, un jūs varat dabūt savus datus atpakaļ. Vēl var minēt uzraudzības trūkumu, ja bieži vien ir tendence dažādas mūsdienās piedāvā ārpakalpojumus, tas viss ir ļoti labi, bet jebkurā gadījumā jāatcerās, ka tur tad ir precīzi jābūt noteikti atbildībai, kas ko dara. Ja jums ir jāsaprot, ja jūs pērkat kādu ārpakalpojumu, vai tā ir uzraudzība, vai drošība, vai jebkas cits, tad tas attiecīgi arī ir jāuzrauga, kā šis tiek ieviests, un jums ir jāsaprot, ko tas tieši un kādā veidā pasargās. Un tad bieži vien arī uzbrukumi notiek ar zaktu kontu palīdzību, teiksim, kādas netiek lietot divfaktoru autentifikācija, kas savukārt, jo īpaši vājas paroles gadījumā, ļoti viegli ļauj pārņemt uzbrucējiem, piemēram, uzņēmuma darbinieka kontu, it sevišķi, ja tas ir administrators, tad teiksim, sākt darbības uzņēmuma iekšienē. Tāpēc tam ir ļoti būtiski, lai paroles ir labi veidotas un piekļuva pamatā notiek ar divfaktoru autentifikāciju. Nākamo slaidu, lūdzu. Un tad nobeigumam varbūt mazliet par to, kā CERT-LV var palīdzēt. Kā jau es minēju, ar kiberdrošības likumu liela daļa no LDDK, ievērojami, es neteiktu, ka liela, bet daļa noteikti varētu būt mūsu klientūra, kurai tad mēs pamatā piedāvājam pakalpojumus, bet
kas ir aprakstīti linkā. Es ceru, ka šo prezentāciju izsūtīšu, bet ko es varu ieteikt arī varbūt, jo īpaši visiem uzņēmumiem arī, kas ir mazi, lietot CERT.LV pakalpojumu DNS ugunsmūrs, jo tas ir pieejams pilnīgi visiem Latvijas iedzīvotājiem vai juridiskai vai fiziskai personai. To var iestatīt gan savā korporatīvajā tīklā, gan mājās, gan viedierīcē vai datorā. Tur ir pamācība, kā šo darīt, un tas pasargā jūs tādā mērā, ka, ja mums CERT-am ir zināšanas vai informācija par to, ka vietne izplata ļaunatūru, vai arī ir iesaistīta kaut kādās pikšķerēšanas kampaņās, vai tur var vīrus, vai zog datus, vai jau ko citu, momentā šī te vietne tiek ielikta DNS ugunsmūra sarakstā, un DNS ugunsmūra lietotāji vienkārši tam netiek klāt. Tas, teiksim, gadījumā, ja jūs arī uz kaut ko uzklikšķināt, tas nozīmē, ka jūs tur vienkārši netiekat klāt, un attiecīgi nekādas nelāgas darbības nenotiek ne ar jūsu tīklu, ne ar datoru, ne jebko citu. Un tas, ko es tiešām aicinātu visiem lietot, tur ir vēl arī citi CERT pakalpojumi, bet man diemžēl nepietiek šodien laika par tiem izstāstīt, bet es domāju, ka tur varēs katrs paskatīties un arī informācija, kā uz šiem pakalpojumiem var pieteikties. Mums ir arī mājaslapā labā prakse, dokumentu parauga, tiesa tie vēl ir pēc veciem noteikumiem 442 regulējums, bet mēs arī, ja ir dažādi konsultējoši jautājumi gan par pārvaldību, tehniskām lietām, jebko, kas ir saistīts ar kiberdrošību, mēs cenšamies konsultēt. Un to var rakstīt uz CERT.LV un vaicāt. Tas, laikam, arī būs viss no manas puses. Paldies, Kristian. Paldies par prezentāciju. Jā, es apstiprinu, ka prezentācija tiks nosūtīta visiem, kas šodien bija pieslēgušies. Tā kā viņiem būs iespēja arī apskatīt tuvāk jūs minētos CERT pakalpojumus. Mums ir laiks atbildēt uz vienu no iesūtītajiem jautājumiem. Es izvēlējos to, kurš man likās iespējams visvienkāršāk un ātrāk atbildāms. Un tas skan šādi. Kādi pasākumi datu aizsardzības pārkāpumu gadījumā uzņēmumiem būtu jāveic pirmajās 24 stundās, lai mazinātu kaitējumu un pasargātu no turpmākiem ielaušanās gadījumiem? Pirmām kārtām, tur tad ir, es teiktu tā, ka tas, nezinot, kas tas tieši pa pārkāpumu, varbūt tehniski recepti es nevarētu dot, bet tas, kas ir noteikti jādara, ir jāapzina, kāds ir šis te incidents, vai jums nav jāziņo CERT-am. Visticamāk, ka tas tā ir. Un attiecīgi arī, ja mēs par datiem runājam, ļoti iespējams, ka tur ir kaut kāda fizisko personu data, tad jāsazinās ar datu valsts inspekciju, bet tas, kas ir visbūtiskākais, ir saprast šo te apmēru, pārskatīt attiecīgi logfailus, kas ir jāvāc ilgstoši un jāapstrādā arī, būtībā, tā teikt, iedarbināt uzņēmumu iekšējo plānu kiberincidentu gadījumā un veikt visas korektas šīs darbības. Ja ir kādi jautājumi, tad pēc iespējas ātrāk sazināties ar CERT, mēs tad attiecīgi pēc situācijas sniegtu jums rekomendācijas. Skaidrs. Paldies. Paldies, Kristian. Pārējos jautājumus es ceru, ka mēs norganizēsim to atbildēšanu rakstiski. Un mēs pārslēgsimies pie nākamā runātāja, kurš šodien beidzot man kāds ir arī pievienojies šeit klātienē studijā. Līdzās, un tas ir IT centra direktors Agris Krusts, kurš šodien jūs iepazīstinās ar aktuālāko kiberdrošībā šodien. Agri, vārds jums. Jā, labdien. Tad ķeramies, kur tā prezentācija lūk arī ir. Īsti par mani, tā kā laika nav, es par sevi baigi nestāstīšu. Kas tad ir svarīgākais kiberdrošībā? Daudz stāsta, kad tur paliek arvien sliktāk, arvien vairāk uzbrukumu. Es uz to skatos nedaudz savādāk. Es šajā jomā strādāju jau no kaut kāda 2000. Gada, attiecīgi sanāk gandrīz 25 gadi. Līdz ar to es esmu redzējis, kā tur viss notiek, un IT jomā es strādāju no kaut kāda 90. Gada sākuma, attiecīgi tur vairāk kā 30 gadus. Līdz ar to viss jau ir, nekas nav baigi mainījies.
Un svarīgākā lieta, ko kiberdrošībā vienmēr jāatcerās, ka tas nav tikai par datortīkliem, respektīvi par datortīkliem, datoriem, bet tas ir par visu, kas ir apkārt, arī tur fiziskā drošība, kā jūs iekļūstat telpās, kā jūs iznīcinat papīra dokumentus, kā jūs iznīcinat vecos datorus un tā tālāk attiecīgi tur, nu. Vēl viena lieta, kas ir svarīga šajā sakarā, ko saprast, kad jums daudz pārdevēji nāks un stāstīs, ka nopērkat šo gadžetu, šo firewall, šo rīku un jūs paliksiet super droši. Nu, parasti tas tā nav. Dažos gadījumos tas var palīdzēt, bet ļoti reti viņi palīdz. Un nekad nebūs 100% drošības, attiecīgi to arī atceraties. Un, vienmēr meklējiet kaut kādu kompromisu starp to, kā jūs strādājat, kāda ir lietojamība un to drošību, kādu jūs gribat sasniegt. Jo 100% droši jūs nebūsiet, un censties 100% būt drošiem arī nav īsti jēgas. Kas tad ir aktuāli? Nu, kādreiz, teiksim, daudzus gadus atpakaļ jau varētu tā teikt, 11 gadus vai 20 gadus atpakaļ, internets nemaz tik visiem nebija. Internets un datori nebija pārāk izplatīti. Tagad katram ir internets, katram ir savi datori. Visi praktiski tiešsaistē. Jūs nevarat komunicēt ar valsti bez datoriem attiecīgi. Nu, tas ir tas, kas ir mainījies visticamāk IT drošībā, jo, tas mērķis vienmēr arī 30 gadus atpakaļ bija cilvēks. Es kādreiz strādāju vienā uzņēmumā, kur 90. gadu vidū, kur īpašnieks saņēma faksu no Nigērijas kaut kāda tur prinča vai vēl tur kaut kā par naudas, lai viņam palīdz izgūt naudu. Attiecīgi tie krāpnieki, viņi ir bijuši arī tad, kad tā interneta vēl nebija, jo tad interneta īsti nebija Latvijā tāda, kā mēs saprotam tagad. No aktualitātēm nāca klāt mākslīgais intelekts. Kaut kādā mērā, bet arī tā ļoti nosacīti, tas, kas jums lielākajai daļai jāsaprot par drošību, mākslīgo intelektu, domājiet, ko jūs viņam jautājat, kādu informāciju liekat apstrādāt. Protams, ļoti ērti visu tur iedot, lai viņš apstrādā, pasaka jums atbildi, bet vai padomājiet, kur tā informācija nokļūs un vai jūs viņu gribat izdot uz ārpus kādam citam attiecīgi. Tas ir tas aspekts par mākslīgo intelektu, kas jāņem vērā. Viņš ir ērts, bet tam ir savi trūkumi. Protams, mums pieņem visādus likumus. Tagad es pieņemu, ka šodien jau jūs dzirdējāt par Nacionālo kiberdrošības likumu, par visādiem noteikumiem, par DORA, NIS2 un tā tālāk. Attiecīgi, teorētiski vairāk darba, vairāk papīru, bet par to, vai tas uzlabos drošību, es neesmu tik pārliecināts, ka tur būs daudz labāk kaut kas pamainīsies. Būs vairāk darba, jā. Savukārt, ja jūs pirms tam jau visu ievērojāt IT drošībā un jums tā sistēma ir izveidota laba, visticamāk tie likumi, tie regulējumi neko lielā mērā nemainīs, izņemot to, ka varbūt vajadzēs vairāk papīrus sarakstīt. Arī tehniskās lietas nav mainījušās. Principā ir daudz novecojušas programmatūras, caur kuru sistēmas var uzlauzt. Ir konfigurācijas kļūdas, kur cilvēki kaut ko salauž, kaut ko izdara nepareizi. Un principā tā viņus var uzlauzt, tā varētu teikt. Kā arī autentifikācija un paroles, kas ir mūžsena problēma no pašiem IT sistēmu pirmsākumiem, kad iepriekšējais runātājs kā reiz minēja par divfaktoru autentifikāciju, kas ir tāds ielāpus paroļu autentifikācijas. Jā. Par to es arī varbūt nedaudz vēl pastāstīšu tālāk. Tad par tām konkrētajām aktualitātēm. Pirmā ir krāpnieki, kas ir, es jau sākumā minēju par to faksu un Nigēriju, bet mūsdienās jau nekas nav mainījies. Principā tikai tas, ka viss ir pieejamāk. Jums tam krāpniekam nevajag sūtīt faksu, viņš var uzrakstīt Facebook Messengerī, WhatsAppā, signālā, atsūtīt e-pastu. Līdz ar to nekā tāda baigā nav. Un, teiksim, ja skatāmies uz uzņēmumiem, tad visticamāk tie mērķi ir izkrāpt jums naudu, nozagt kaut kādu kredītkaršu informāciju vai aizsūtīt viltus rēķinu, lai jūs viņu apmaksājat. Kā par to cīnīties? Visticamāk, tur nav tehnisko metožu. Tur ir vienīgā normālā metode ir mācīt darbiniekus, stāstīt viņiem par riskiem un likt saprast, kādā veidā tas viss notiks un kādā veidā tie krāpnieki strādā. Kā es ik pa laikam mācu darbiniekus, stāstu par šiem riskiem uzņēmumos, un principā tie krāpnieki jau neizmantos neko tādu ļoti super sarežģītu. Viņi izmantos elementārākās sociālās inženierijas metodes, uzticību,
mantkārība, respektīvi kaut kāda bezmaksas piedāvājumi, vai iespēja ātri iegūt kaut kādu naudu, bailes un steidzamība. Principā, ja jūs redzat kaut kādā ziņā vairākas šīs lietas vienlaicīgi, es ieteiktu būt uzmanīgam. Jo cita ieteikuma nav, kā to visu atklāt. Tur var teikt, lasiet uzmanīgi, kur domēns, kur jūs klikšķinat un tā tālāk, vai neklikšķinat uz saitēm, tas īsti nestrādās. Principā ņemiet vērā, ka uzticība, mantkārība, bezmaksas piedāvājums, bailes, steidzamība. Ja kaut kādi 2-3 šādi ir ziņā vai ēpastā, tad pārlasiet varbūt vēlreiz. Mēģināt neuzķerties. Cita nekā nav tur īsti šajā lietā. Un kāds mērķis? Principā ir viena lieta ir, protams, viltus rēķini un kaut kāda kredītkāršu informācija, finanšu informācija. Otra lieta ir datu šifrēšana. Arī iepriekšējā prezentācijā pieminēja, kad krāpnieki, uzbrucēji mēģina iekļūt uzņēmumā, nošifrēt datus un prasīt par to izpirkuma maksu, vai prasīt vēl izpirkuma maksu arī par to, ka viņi neizpauž tos datus. Sākotnējā inficēšanās visticamāk uzņēmumos Latvijā notiks izmantojot pikšķerēšanu, arī tieši atsūtīs kādu ziņu, ēpastu, kaut ko tādu, retāk izmanto kaut kādas konfigurācijas kļūdas vai ievainojamības. Parasti pirmais solis būs cilvēks, un tad pēc tam jau būs tās tehniskās lietas attiecīgi. Ja jūs nosargājat to cilvēku lietu, ļoti iespējams jūs būsiet pietiekami droši. Cena visticamāk ir kaut kāda daži tūkstoši par datoru, vismaz kādreiz tāda bija, tagad varbūt dārgāk palicis, lētāk visticamāk, ka nē. Un uzbruk parasti uzņēmumiem, valsts iestādēm, pašvaldības iestādēm neuzbruk. Un uzbrucēji nāk no, principā, kaimiņu valsts un Ziemeļkorejas. Vai nepareizais slaids tā. Kā tad aizsargāties pret krāpniekiem un datu šifrēšanu? Kā es sākumā minēju, stāstiet darbiniekiem par riskiem, māciet darbiniekus, kā atpazīt šos uzbrukumus, un tas kaut kādā mērā mazinās to uzbrukuma iespējamību. Otra lieta, ko es slaidā varbūt neieliku, izmantojot kaut kādas tehniskās metodes, respektīvi, nevajag domāt, ka tā drošības zona, kur ir jāsargā, sākās pie interneta robežas vai ēpastos. Jums ir jābūvē visa IT sistēma tādā veidā, lai jūs pieņemat, ka vienkārši to darbinieku datoru kāds kaut kādā brīdī uzlauzīs. Un lai uzlaužot darbinieka datoru, netiek tālāk pie kaut kādas citas informācijas. Un tas jau ir tas sarežģītākais. Tas ir nākamais solis, bet principā tas programma minimums māciet darbiniekus. Ieviesiet iekšējās procedūras rēķina apmaksas kontrolē. Attiecīgi, tie krāpnieki, viņi jau nebūs tā atsūtīs kaut kādu rēķinu, lūdzu samaksā man kaut kādu rēķinu. Tur visticamāk būs tā, ka viņi sēdēs, lasīs, uzlauzīs jūsu ēpastu sistēmu, varbūt partneru ēpastu sistēmu, sēdēs kādu laiku, lasīs ēpastus, to saraksts, sapratīs, ka projekts iet uz beigām, jāsūta rēķinu. Varbūt arī partneris aizsūtīs to rēķinu, viņš to rēķinu pārķers, samainīs pret savējo ar savu konta numuru, un jūs saņemsiet to rēķinu ar ļoti iespējams ticamu stāstu, kāpēc konta numurs pēkšņi pamainījies. Attiecīgi nevajag uzticēties šai informācijai, piezvaniet tam sadarbības partnerim, pajautājiet, vai tiešām tas tā ir. Un arī iepriekšējais runātājs pieminēja par datu rezerves kopēšanu. To taisiet, bet tas, ko es nedzirdēju, ko viņš pieminēja, taisiet arī atjaunošanas testus. Respektīvi, ar pašu datu rezerves kopēšanu īsti nepietiek, ja jūs nemākat viņus atjaunot. Un it kā izklausās diezgan dīvaini, bet no pieredzes auditos, tas, ko es esmu redzējis, kad nemaz tik labi neiet ar to atjaunošanu. Datu rezerves kopijas ir, bet viņas nevienmēr var atjaunot. Attiecīgi, ja jūs netestējat, tur var sanākt problēmas šajā sakarā. Paroles. Tā vēl ar vienu ir tāda sāpīga tēma. Arī iepriekšējā prezentācijā to dzirdēju, kad lietojot divfaktoru autentifikāciju, paroles var nozagt un tā, bet kopumā pēdējos gados tā nostāja pret parolēm ir tāda, ka autentifikācija izmantojot paroles nav droša. Tur par to pat neviens vairs nediskutē, tur automātiski iejūt lietotāju vārds un parole, tas nav droši. To iemeslu ir daudz. Tur, teiksim, viena no lietām ir, ka labas paroles nevar atcerēties. Viņas var viegli nozagt. Ja viņas ir nozagtas, viņas var izmantot. Serveriem ir jāglabā kaut kāda slepenā informācija par parolēm, kur bieži vien no tās slepenās informācijas tās paroles var atgūt, un attiecīgi to problēmu ir diezgan daudz.
Attiecīgi, tie ieteikumi par parolēm. Ja jums jālieto paroles, nemēģiniet viņas tur domāt pēc kaut kādas schēmas, tur izdomāsiet kaut kā, lietojiet paroļu pārvaldības rīkus, kas viņus automātiski izveido, saglabā un atcerās. Principā pierakstīšana uz papīra, visticamāk darbā jums būs pret, tas neatbildīs kaut kādiem tur iekšējiem drošības noteikumiem vai tiem pašiem veciem 442 noteikumiem, kas laikam vairs nav spēkā. Uz papīra it kā saka, ka paroles nedrīkst pierakstīt. Es tam īsti negribu piekrist, ja jūs to pierakstu uz papīra glabājat relatīvi drošā vietā, tur, teiksim, savā naudas makā vai kaut kā tādā vietā, kas citiem nav pieejama. Nevis līmējat uz datoru vai glabājat uz galda. Šī gadījumā, ja tā parole ir pierakstīta uz papīra lapas un glabājās jūsu naudas makā, visticamāk viņa ir drošāka nekā ja jūs lietojat paroli, ko jūs varat atcerēties. Bet tā ir tā, lietojiet paroļu pārvaldības rīkus. Un, ja ir iespēja, pieslēdziet divfaktoru autentifikāciju. Faktiski visās sistēmās tāda lieta jau ir iespējama. Turklāt, kā es iepriekš arī minēju, tā divfaktoru autentifikācija ir tāds ielāps uz paroļu pārvaldības uz paroļu lietām. Attiecīgi, tas nākamais solis, kas tagad sāk parādīties, un jau Latvijā kādu laiku bija ar ID karti, tas ir passkijs. Ļoti iespējams, ka jūs jau kaut kādā Gmailā, kaut kādās, eBay piedāvā, PayPal piedāvā, diezgan daudz sistēmas piedāvā autentifikācijas certifikātiem. Tā ir tā alternatīva, kas tagad sāk parādīties, un es pieņemu, ka tas passkijs būs stipri izplatītāks. Tā ir autentifikācijas sistēma, ko ir nostandartizējuši Apple, Microsoft un Google, un principā viņš lēnām aizies visās sistēmās. Un, principā, ja jūs lietojat passkijs, jums nevajag divfaktoru autentifikāciju, jo tā autentifikācija viena pati ir pietiekami droša. Latvijas ID karte, nevis mobilais e-paraksts, bet ID karte ir certifikāta autentifikācija attiecīgi. Mēs viņu kādu laiku lietojam, bet viņa nav super ērta. Tur es nedomāju, ka daudz cilvēku lieto ID karti kā autentifikācijas mehānismu. Varbūt valsts pārvaldē. Kas vēl? Tā. Piemērs par parolēm, ko es kursos rādu, vai kāds te var redzēt kādu labu paroli. Praktiski visās auditorijās man nosauc, ka ir kaut kādas labas paroles, bet, diemžēl, labas paroles nav. Un tas ir tas, ko es stāstu, kāpēc paroles nevar atcerēties. Šādi ir jāizskatās labai parolei. 12 simboli, ģenerēta. Es nevienu tādu nevaru pats atcerēties. Tur dariet, ko gribiet ar manīm. Tad, cik garas paroles jālieto ir? 12 simboli mūsdienās tāds pieņemtais minimums, ko vajadzētu lietot. Parasti nerunā arī par speciālajiem simboliem tādām lietām, jo ģenerētā parolē ar 12 simboliem visticamāk tādi tur būs, un ja jūs uzspiežat to speciālos simbolus, tad tas teorētiski samazina paroles drošību. Iekārtu piniem 6 simboli, nevis 6 cipari, bet 6 simboli. Šifrēšanai tiem paroļu pārvaldības rīkiem tādām lietām 30-40 simbolu paroli būs pietiekami droši. Un te jūs jau varat izmantot kaut kādus vārdus, izdomājat kaut kādu teikumu, un tas būs pietiekami drošs. Un tur arī tie speciālie simboli, burti, cipari nav īsti svarīgi. Ja jums ir 30-40 simbolu gara paroli, pat ja jūs pateiksiet tam uzbrucējiem, kad viņi sastāv no vārdiem un viņi ir bez cipariem, tikai mazie burti, tur viņam nekādu cerību viņu uzminēt nav īsti. Un par citiem caurumiem runājot, tā nākamā lieta, ko es minēju, kad ir novecojusi programmatūra un kaut kādas konfigurācijas kļūdas. Kas tad tas tāds ir? Programmatūra jāatjaunina visur, principā, jo ar caurumiem programmatūrā var to visu, principā var uzlauzt jūsu sistēmu. Ko nozīmē caurums programmatūrā? Tā ir kaut kāda kļūda pašā programmā, kas ļauj uzbrucējiem aizsūtot kaut kādus datus, simbolu virkni, ievadot kaut ko specifisku iekšā, iegūt piekļuvi, kas viņam nepienākās. Attiecīgi jums atsūtīs kaut kādu ziņu saziņas rīkā un tā ziņa uzlauzīs telefonu, piemēram.
Tāpēc programmatūra jāatjaunina visur. Tas, protams, nepadarīs jūs 100% drošus, jo kļūdas ir, par kļūdām dažreiz nezinu, bet attiecīgi pagariniet visu, atjauniet visur. Un konfigurācijas kļūdas, kad tas ir tā lieta, kas arī valkās jau, man liekas, arī cik es esmu IT drošības jomā, tik es tās lietas redzu, kad cilvēki paši sataisa sev problēmas, kaut ko nepareizi sakonfigurēt, tāpēc, ka ir ērti un nesaprot tās sekas, vai nepareizi sakonfigurēt, tāpēc, ka nezinu par tehnoloģijām, attiecīgi, kaut kā tā. Piemēra konfigurācijas kļūdām kaut kādām. Te internetu meklētājā cilvēki kaut kādu iemeslu pēc internetā ir padarījuši pieejamas Windows sistēmu attālinātās darba virsmas, kur jebkurš var pieslēgties. Viena lieta, ka jūs varat mēģināt minēt paroles kaut kādām vecākām Windows sistēmām, jaunākām tas vairs īsti nestrādās, bet vecākām tur arī vecāks var redzēt. Tas strādās un lietotāji nebloķēsies. Un otra lieta ir, kad tur šīs sistēmās, attālinātajā darba virsmā bieži vien ir kaut kādas programmatūras kļūdas, kas ļauj tur uzbrucējiem uzlauzt sistēmu. Un, ja mēs skatāmies par šifrēšanas vīrusiem, tad tas ir tas biežākais vektors, kā mazāki uzņēmumi dabū savus datus nošifrētus. Viņi izliek ārā kaut kādu attālināto darba virsmu internetā, jo tā ir ērti, attiecīgi, un ar to tas arī pēc kāda laika beidzās. Te arī ir no interneta meklētāja kaut kāds apkures katls. Tas nav privāta mājas apkures katls, arī kāds ir uzlicis viņu internetā, jo viņam ir ērti noteikti to katlu pārvaldīt no mājām, un tur ir kaut kāda IP adrese, kurš to IP adresi uzminēs. Bet ir speciāli meklētāji, kur jūs tādu lietu varat, zinot, ko jūs meklējat, diezgan vienkārši atradīsiet. Te arī kaut kāda industriāla iekārta. Es pat nezinu, ko viņa dara. Tā saskārnes, viņas izstās bērnišķīgas, bet viņas bieži vien tādas tām sistēmām arī ir. Attiecīgi jūs pieslēdzaties un paklikšķiniet un paskatieties, kas notiek, ja jums nav bail no policijas. Jo visticamāk jau tā pašvaldība vai pašvaldības uzņēmums sūdzēsies policijai, ka kāds viņus ir uzlauzis. Protams, ja jūs klikšķināsiet, ir slikti tā darīt, un visticamāk jūs pārkāpsiet kādu no likumiem, bet nav īsti pareizi tā darīt. Un padomājiet, kur jūs noliekat video novērošanas kameras. Tas arī ir, šis varbūt neatiecās uz uzņēmumiem, bet te ir cilvēks nolicis kameru, kas raida internetā bildi no bērnistabas. Varbūt viņš speciāli ir izdarījis tā, lai viņš varētu no kaut kādas aplikācijas to skatīties. Varbūt viņš tā ir izdarījis netīšām, nezinot, kā tās kameras īsti strādā un kādas sekas, ka jūs noliekat kameru iekšā mājās, un viņi var paprasīt mājas rūterim izēju uz ārpusi. Ja jūs nezināt tās tehnoloģijas, tā attiecīgi jūs nezināsiet. Bet, principā tas arī īsumā viss par to, kas ir aktuāls. Ka nekas jau nav mainījies, tikai praktiski mainījies ir tikai tas, ka visiem ir savi datori, visiem ir piekļuvi internetam, un visi grib lietot tās IT sistēmas. Tā ir tā galvenā izmaiņa. Un kāpēc arī to problēmu ir arvien vairāk? Paldies! Paldies, Agri! Pievienojoties man varbūt šeit. Mums ir burtiski pāris minūtes laika, jo ir ienākuši tiešām jautājumi. Manuprāt, prezentācija bija jo vairāk praktisku ikdienas piemēru, jo vairāk arī jautājumu rodas. Viens no tiem, jūs pieskārāties šai 2-faktoru autentifikācijai, un kāds klausītājs jautā, vai biometriskā autentifikācija var aizstāt tradicionālās paroles, vai arī to var izmantot tikai kā daļu no daudzfaktoru autentifikācijas? Viņi nav īsti droši, tāpēc, ka viņi ir viltojama, un, principā, viņi aizsargā jums tās iekārtas, ko jūs lietojat. Tur, teiksim, biometriskā autentifikācija, tur, teiksim, telefonam jūs parādat seju. Tas ļoti ērti atslēdz to telefonu. Jums nevajag pinu vadīt, viss ir labi, bet pievērsiet uzmanību, ka, piemēram, telefonam, ka jūs viņu tikko esat ieslēguši, tā biometriskā autentifikācija nestrādās. Attiecīgi, tur arī tie ražotāji padomājuši par šo lietu. Viņi ir dot kaut kādu ērtumu, bet viņi ir mazāk droši, un viņi noteikti nav tā kā 2-faktoru autentifikācija. Jā, restīvi, ja izvēlas izmantot šo, tad noteikti nekā vienīgo autentifikācijas veidu. Skaidrs, tad īsumā nedaudz pārlecot atpakaļ uz darba vidi un kiberdrošību tajā. Viens jautājums ir, vai ir kāda no attālinātā darba formām, kura paaugstina vai tieši samazina kiberdrošības riskus, un kas būtu tie galvenie soļi risku mazināšanai, vai kaut kāda platforma lietošana, vai pieslēgšanās publiskiem vai privātiem Wi-Fi tīkliem?
Nu, teiksim tā, ka agrāk visiem gribējās savus file serverus, savus e-pasta serverus, tādas lietas, un tas radīja diezgan daudz risku. Tagad uzņēmumi pāriet uz izliek e-pasta, izmanto kaut kādus Google, Microsoft e-pasta serverus, file serverus aizstājuši ar OneDrive un tādām lietām. Tas īstenībā palīdz IT drošībai un samazina riskus, jo tagad, ja skatās kaut kādus drošības testus, šī ziņā ir grūtāk piekļūt informācijai, grūtāk kaut ko salauzt. Attiecīgi, tie mākoņu pakalpojumi kaut kādā mērā palielina to drošību. Tur ir, protams, citi riski parādās, bet vienmēr jāizsver, kas ir labāk. Okay, un pēdējais jautājums. Varbūt jūs dzirdējāt iepriekšējiem runātājiem, tika uzdots jautājums par šim, ko darīt 24 stundas pēc tam, kad uzņēmumam ir noticis kaut kāds kiberdrošības uzbrukums. Un kāds lasītājs, klausītājs gribēja precizēt, vai tiešām, acīm redzot pārsteigts, vai tiešām uzņēmumiem ir tādi skaidri jau rīcības plāni, vai tiešām vai atbildi var būt vienkārši ķeramies pie sava plāna, vai jūs esat novērojis, ka ir gatavi uzņēmumi? Jābūt. Jums ir šobrīd spēkā vispārējā datu aizsardzības regula, GDPR vai kā viņi tur sauc. Pēc viņas jums ir jāziņo diezgan laicīgi Datu valsts inspekcijai, ja ir noticis kaut kāds kiberuzbrukums, kas saistāts ar personas datiem. Plāniem ir jābūt. Ne visiem tādi ir, protams, no praktiskā viedokļa skatoties, bet kaut kādai, es domāju, ka tas jaunais kiberdrošības likums tagad vēl lielākam lokam piespiedīs kaut kādus tādus plānus uztaisīt. Skaidrs. Labi, paldies jums liels. Un mēs ķersimies klāt savai šīs dienas pēdējai prezentācijai. Un man studijā atkal pievienosies pēdējais no šīs dienas runātājiem, un tas būs Sunstar Group biznesa attīstības partneris Mārtiņš Vanaks, kurš dalīsies zināšanās un pieredzē par to, kā proaktīvi mazināt risku datos. Lūdzu, Mārtiņ. Sveicināti visiem! Jā, šodien nedaudz parunāsim par tēmu no novēlotas uz proaktīvu drošību, datos vadīta pieeja riska mazināšanā. Tad iesāksim ar varbūt nedaudz iz šī brīža situācijas, kā darba aizsardzība ir attīstījusies līdz šim. Un, diemžēl varētu teikt tā, ka tas nav pilnībā visur novērojams, bet lielākā daļa gan no Valsts darba inspekcijas puses, gan liela daļa profesionāļu šobrīd var redzēt, kā tas izskatās. Ir augsta birokratizēta ar salīdzinoši zemu inovativitāti. Un galvenais, kas ir tas kā negatīvā puse, tad reakcija pār prevenciju. Šeit labajā pusē mēs redzam normatīvos aktus, kas regulē darba aizsardzību un nozari kopumā. Darba aizsardzības instruktāžas un risku vērtējums īstenībā ir viens no tādiem kodoliem, kas tad ikdienā darba aizsardzības speciālistam, vai tā būtu kompetenta institūcija, ārpakalpojums, vai tie būtu in-house darbinieki, ir jādara. Un šeit ir vairāk punkti. Kreisā pusīte ir instruktāža, labā pusē ir risku vērtējums. Un kā mēs īstenībā varam redzēt, tad pēc būtības, ja viņus izpilda ne tikai formāli, tad normatīvā akta kodols un tātad būtība nav slikta. Viņa nodefinē to, ka tas ir jādara regulāri, viņa arī definē to, ka tas ir pie nelaimes gadījuma ir jāpārvērtē un īstenībā veicina uz prevenciju. Problēma ir tajā, ka bieži vien šajos līmeņos, ko es arī apskatīšu nedaudz vēlāk, nozares profesionāļi iesēžās un turpina gadu no gada tikai un vienīgi atjaunot, tādā veidā aizstāvot to, ko viņi ir izdarījuši, atjaunot šo normatīvo aktu sarakstu un dokumentāciju. Kur tad tas mūs ir novedis? Tātad šeit ir, es mērķiecīgi izvēlējos Austriju, Latviju un Norvēģiju sakarā ar to, ka Sunstar Group mēs esam Austrumēropā noteikti 100% varu garantēt, ka vienīgā kompetentā institūcija, kas savu know-how ir spējīga eksportēt, šajās ar šo visu valstu kompetentām institūcijām, nozares pārstāvjiem, speciālistiem mēs esam runājuši. Un šeit var redzēt, cik mērķiecīgi un cik procentuāli daudz tiek veikts darba vides risku vērtējums.
Par Austriju nedaudz izstāstīšu precīzāk. Tur ir tā būtiskā starpība, ka īstenībā faktiskā risku vērtējumā iesaistās pati Valsts darba inspekcija, ne ārpakalpojums kā tāds. Bet no šī slaida mēs varam saprast, ka risku vērtējums tiek īstenībā veikts visur. Taču kaut kādā veidā katru valsti un arī Eiropas Savienības vidējo līmeni tas ir novedis pie citu iznākumu. Augšējā strīpa, zaļā krāsā, tātad šie dati ir no Eiropas Savienības darba drošības un veselības aģentūras. Šie dati ir oficiāli dati līdz 20. gadam. Jaunāki šobrīd tur nav pieejami. Apakšā ir arī saite, kur to visu varēs pārbaudīt. Tad, lūk, tas izskatās šādi, ka Latvija, un tur vēl ir blakus Lietuva, vienkārši šeit nebija iespēja to ielikt. Mēs esam viena no negatīvā ziņā pirmajām valstīm, kur visvairāk notiek nelaimes gadījumi. Tur pretī abas divas pārējās valsts un Eiropas vidējais līmenis neizceļas ar šādu rādītāju. Tajā pašā laikā, kāpēc tas tā notiek? Tas tā notiek tāpēc, ka šeit var diezgan skaidri redzēt, ka visās pārējās, gan Eiropas vidējais līmenis, tur gan mēs esam salīdzinoši tuvu, bet arī nedaudz zemāk, bet abās divās pārējās valstīs darbinieku iesaiste ir daudzkārt lielāka. Kā tas notiek Latvijā, un arī jāatzīst, ka Lietuvā tur ir vēl zemāk, bet šeit nebija vietas, kur parādīt. Atkārtojoties no tā, ko es iesāku, diemžēl nozare ir palikusi šajā normatīvā akta līmenī. Tātad visu laiku apstrādājot prasību, retākos gadījumos pienākumu, un vēl retāk tā ir iesaiste, jo kā tas izskatās ikdienā. Prasība pēc būtības ir problēma, kur mēs ar normatīvu aktu palīdzību spējam definēt problēmu, un tad turpināt katru gadu definēt problēmu un pierādīt to, ka mēs esam kaut kādā veidā skatījušies uz šo problēmu. Atkārtošos vēlreiz, šis nav par pilnīgi visiem nozares spēlētājiem, bet, diemžēl, tendence tāda ir novērojama. Tur pretim, ja mēs sliektos uz to, ka mēs spētu saprast, ka prasība galvenokārt definē pienākumu, un pienākums definē kaut kādu veidu izmērāmu rezultātu, kur pēc tam mēs par to runāsim, kas ir sasniedzams tikai un vienīgi ar datos balstītu pieeju. Kā to labot, un vai tad var citādi? Nav noslēpums, ka tuvāko 5 gadu laikā mēs īstenībā būs tāda situācija, ka darba tirgū mēs būsim pat vairāk kā 5 paudzes. Un 5 paudzes ar dažādām vērtību izpratnēm, ar dažādu arī atbildības līmeni un dažādu lietu kārtību un pieeju. Un šeit ir stāsts par to, ka aizvien vairāk runā arī šajā konkrētajā rakstā ļoti interesants pētījums ir veikts, ka daudz vairāk un daudz dziļāku rezultātu ikdienā iegūs tie uzņēmēji un tie darbinieki, kas apvieno klātienē veiktas apmācības ar praktiskiem piemēriem un digitālā vidē balstīt šo pastiprinošo daļu. Un kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka klātienē bieži vien mēs tikai redzam, kā mums rāda, tanī pašā laikā mums nav iespēja iziet cauri teorētiskai bāzē vēlreiz un atkārtot. Un galvenā iezīme ir tā, ka katram no šīm 5 paudzēm, ko es minēju, ir savu pieeja un savs veids, kā viņi iespējams uztver informāciju. Kāds ir audiāls, kāds ir vizuāls, kāds ir taktīls, un tad no mums kā no profesionāļiem ir jāredz un jāspēj identificēt, kura pieeja būs labāka, tādā veidā nonākot pie labākā iespējamā rezultāta. Kas tad ir atbildīgs par darbinieku veselību? Un šajā gadījumā es nesaku to, ka tas ir tikai un vienīgi darbinieks vai tikai un vienīgi darba devējs. Mēs kā sabiedrība katrs esam atbildīgi par savas ietekmes jomu, un jo lielāka ir ietekme, jo lielāka ir atbildība virzīties uz labāko versiju. Vai tas būtu no darba devējas puses, piedāvājot dažāda veida risinājumus, iekārtas veidus, kā to var darīt ātrāk, vieglāk un ērtāk. Un no darbinieku puses ir mēģinājums un centieni šo visu saprast, izprast pašam sevi un tiešām noperformēt tur, kur tad viņa labākais spēs nest vislabāko versiju gan produktivitātei, gan attiecīgi arī viņam pašam. Šeit ir nedaudz viens video, kur es ceru, ka mēs varēsim parādīt, jo tas skar tālāk arī šos risinājumus, ko tad mēs varam darīt citādāk un kas jau ir pieejams īstenībā tirgū no tā, ko mēs gan kā Sanstā grupa dara
gan arī kādus partnerus mēs spējam piesaistīt un ko tad šie risinājumi spēj dot. Mums ir laikam neliela tehnoloģiska aizķeršanās, bet pēc būtības tas stāsts ir par ko? Tas stāsts ir par to, kā speciālistiem un speciālistiem un nozarei vajadzētu iet cauri un uzdot sev jautājumus. Darba drošībai ir gan normatīvā akta saraksts, tātad, kur ir jāveic preventīvs risku vērtējums, gan jāsagatavo pasākumu plāns, gan jāveic instruktāža, gan jāveic pēc tam preventīvu gan ievada apmācību, gan pēc tam ikgadējās instruktāžas. Un kādā veidā to var darīt? Apmācību kontekstā. Cik ātri es varu izveidot dokumentu? Jau šobrīd ar digitāliem risinājumiem mēs varam kvalitatīvi veicot risku vērtējumu pirms tam, nodefinējot visus riskus, sagatavojot sarakstus, augšupielādējot šo visu informāciju sistēmā. Pēc tam šīs jau nodefinētās darbības katram amatam uz to, kādā veidā viņam ir speciālists to sapratis, ir veicams dažu sekundžu laikā, kas ir daudz ātrāk un precīzāk, kā to varbūt dara arī manuāli. Cik kvalitatīvi varu veikt šo apmācību? Pēc tam uz datos, kad jau cilvēks ir šo formālo daļu un viņa ikdienā saistīto dokumentāciju ir izpratis un spējis uzdot jautājumus, sistēma piedāvā, protams, arī testa variāciju, kur tad testa veidā mēs varam ievākt informāciju par viņu zināšanu līmeni vai arī nezināšanu un veikt mērķiecīgu tematisko apmācību, kur tad jau var izmantot gan virtuālās realitātes rīkus, gan kaut kāda veida simulācijas, kas jau šobrīd arī ir pieejams Latvijā. Un tādā veidā mēs spējam novērst principā līdz minimumam to, ka speciālists varētu nezināt, kas tad viņam ir jādara. Veselības pārbaudes. Cik ātri es varu izveidot dokumentu? Atkal ir jāatsaucās uz risku vērtējumu, kvalitīvu veicot to. Principā obligātās veselības pārbaudes karte ir izveidojama 4 klikšķu attālumā. Tas ir apmēram 2-3 sekundes no sākuma līdz beigām. Kādas tendences varēšu saprast? Izmantojot sistēmu, mēs redzam pēc tam, kad ir arodārsts iesaistījies šajā obligātā veselības pārbaudē, ir veikts gan asins analīzes, gan visas nepieciešamās pārbaudes. Ārsts kopā ar uzņēmuma vadību nodefinē gan preventīvos pasākumus, kurus pēc tam ir iespējams statistiski vienkārši ērti pārvaldīt un saprast, vai uzņēmumā ir tendences uz vienu vai otru arodu saslimšanu un ko tad tajā gadījumā darīt. Darbinieku ievade. Arī šajā video būtu bijis redzams, ka atkal jāatsaucās uz pašu pamatu, kas ir risku vērtējums. Tātad izvērtējot šo, pieliekot klāt attiecīgos amatus, uz ko tad attiecās riski. Mēs varam izstrādāt uzņēmumam ļoti precīzu apmācības programmu, kurā tad tiek definētas gan pamatprasības, vai tas būtu vienkāršākās darbs augstumā, stropēšana, vai jau, kur ir kaut kādas citas sarežģītas pratības nepieciešams. Un tad tās arī ar sistēmas palīdzību mēs varam pārvaldīt arī, kad ir beigušās šīs apliecības termiņi un vai ir nepieciešams papildus to arī atjaunot. Ko un cik bieži es varu izsakot? Jau šobrīd arī caur Sunstar ir pieejams arī tādas tehnoloģijas, kā ar radioviļņu tehnoloģiju mēs varam noteikt, vai darbinieks atrodas konkrētajā darba vietā, cik viņš pilda kvalitatīvu vai arī slinko darba vietā šo uzticēto pienākumu vai darbu. Eiropas Savienība gan neļauj šai tehnoloģijai pilnībā attīstīties, jo mums, protams, kad GDPR ir ļoti, ļoti svarīgs, bet tādā pašā laikā tajās valstīs, kurās šis tiek skatīts nedaudz brīvāk, šī tehnoloģija ir pat spējīga noteikt, piemēram, epilepsijas lēkmes sākumu, tādā veidā ļaujot iekļaut šos cilvēkus ar šo diagnozi daudz veiksmīgāk darba tirgu un novērst ļoti, ļoti bīstams traumas.
Bieži mums valstiski patīk atsaukties uz Skandināviju, cik Skandināvijā darba devēji un darbinieki ir produktīvi, taču mēs aizmirstam paskatīties to, kur tas viss sākās. Visi atcerās 2007. Gada finanšu krīzi, būvniecības sektora finanšu krīzi, un tajā brīdī arī Skandināvijā, šeit ir precīzāk Somija un Zviedrija, šīs valstis saprata to, ka viņas ir būtiski iepalikušas uz lielo spēlētāju fonu tieši produktivitātes ziņā. Tas viss, ko es šeit stāstīju, nenoliedzami nāk kopā arī ar tehnoloģisko lecienu. Un izprotot pozitīvās puses, kas jau tiek darīts vai pakalpojumā, vai arī produktu ražošanā, un saprotot to, kas kavē, kur varbūt tiek tērēts pārāk daudz laika uz atkārtojošajām darbībām, vai vienkārši tehnoloģiskais nodrošinājums ir nepareizs, nav varbūt pietiekami moderns, un uzlabojot šis leciens gan produktivitātē, gan darbinieku iesaistē, gan drošībā būs krietni vien lielāks un ātrāks. Paldies pagaidām! Pievienojies man šeit blakus, jo mums ir gan 5 minūtes laika vēl atlikušas, gan arī daži skatītāji jautājumi. Pirmkārt, paldies vēlreiz. Man kā neekspertiem šajā jomā, man likās, ka man tā kā kaut kas sāk tapt skaidrs no šīs prezentācijas, bet jūs runājat par vairākiem tiem veselības riskiem, kurus var izmērīt. Tā, man ir jautājums konkrēti par psihosociālajiem riskiem. Vai tos var izmērīt, kā iesaistīt darbiniekus šo risku identificēšanā, izmantojot dažādus digitālos rīkus? Jā, arī mēs, kā nozares vadošais uzņēmums, mēs principā risku vērtējumu laikā strādājam pēc genus metodas, un tādā veidā tur ir ar ļoti vienkāršu īstenībā metodiku un viegli saprotam. Tātad viņi ir anonīma, viegli saprotam, un pēc šīs metodas iesaistītajiem ir jāatbild uz konkrētiem jautājumiem, kur tad pēc tam mums arī darbā ir speciāli apmācīti speciālisti, kas tad spēs gan interpretēt šos te rezultātus iegūtos, gan arī tos skaidrot. Un tur var redzēt, vai ir novērojams izdegšana, vai ir novērojams pagurums, vai, piemēram, kādā no nodaļām ir novērojams kāds šis toksiskais kolēģis, kuru varbūt tās mēs norotējot uz citu nodaļu, tā situācija labosies. Tā kā jā, noteikti to ir iespējams darīt, un atkal man ir jāatgādina, ka to ir iespējams darīt tikai tad, ja ir dati, un ir jābūt kaut kāda veida sistēmiskam rīkam, lai šos datus gan ievāktu, gan spētu apstrādāt un pēc tam interpretēt. Jā, respektīvi, tas ir kaut kāds gatavs, izmantojams rīks, lai nav katram uzņēmumam jāizgudro pašiem jauns divas. Tas ir viens no, jā. Mēs strādājam ar šo, tāpēc, ka viņš ir visvienkāršākais priekš darbiniekiem. Viens no vienkāršākajiem, un viņš ir anonīms, līdz ar to nav šī aiztura cilvēkiem varbūt par sevi kaut ko pastāstīt. Jā. Pilnīgi atkal par citu tēmu šajā pašā lielajā tēmā iekšā, vai ir iespējams prognozēt iespējamos drošības incidentus, un kāda veida dati ir vissvarīgākie, lai izveidotu precīzas prognozes? Tad tieši par prognozēšanu. Lūk, es nedaudz tur laiks bija tik, cik tas bija, bet jā, mēs varam šobrīd ar dažādu veidu šīm radiotehnoloģiju rīkiem, kas principā monitorē mikrokustības, prognozē to, kas notiks ar konkrēto cilvēku. Ja tas tiek monitorēts, tas ir šobrīd iespējams, un tas vēl nav plaši pieejams Baltijā, bet mēs to palēnām sākam attīstīt. Līdz ar to mēs varam monitorēt viņa kustības, mēs varam noteikt to, vai viņam, piemēram, ir ķivera galvā vai nav, un tā nav video novērošana, kur ir jāsēž kādam un jāskatās 24/7. Labi, ir šobrīd arī iespējams ar video novērošanu zonēt un iestatīt ar konkrētu algoritmu to, lai sistēma pati noteiktu, vai tad ir ķiveri, vai tiek izmantot aizsardzības līdzekļi. Bet jā, tas, protams, atkal, ja man ir jāsaka precīzi, tie dati un datu apstrāde. Skaidrs. Un noslēdzošais jautājums šodien, kā uzņēmumi var izmantot datu vizualizācijas rīkus, lai labāk izprastu drošības riskus un par tiem informētu darbiniekus? Par datu vizualizācijas rīkiem. Datu vizualizācijas rīki tas jau nav jaunums. Tas nav gluži jaunums. Mēs katrs varam izmantot. Mēs paši šobrīd arī, ja runa par Sunstar, mēs izmantojam
tādus rīkus kā Slido, lai šīs mūsu apmācības un arī prezentācijas būtu interaktīvākas. Tādā veidā, gan, kad mēs prezentējam kādu informāciju, mēs veicinām šo iesaisti, bet katrs no speciālistiem, tas arī ir īstenībā šīs digitalizācijas mērķis, lai nozare tās darbības, kas ir atkārtojamas, kuras izdarot vienreiz, mēs pēc tam varam iegūt labāku rezultātu un ātrāku viņas atkārtojot, lai vairāk paliek laika gan prezentācijas rīkiem, gan interpretēt savāktos datus un tādā veidā iesaistot šos darbiniekus. Skaidrs. Liels paldies, Mārtiņ, jums par atbildēm. Esam tikuši galā ar visiem. Ir 1 minūte pār 3, tātad esam beiguši laikā. Paldies visiem šīs dienas lektoriem. Paldies skatītājiem, ka piedalījāties 3. digitālo pēcpusdienu webinārā. Nākamais webinārs notiks 14. novembrī, un tad mēs runāsim par mākslīgo intelektu un kā to likt pie darba. Šī webināra ieraksts savukārt būs pieejams LDDK tīmekļa vietnē. Tā kā visu labu šodien un uz tikšanos nākamreiz.